Un aiziet pirmais pāris Vilnis Tilts, Vents Pečāks. Tāda pati trasa kā pirms tam, tādi jāatbrauc tikai vēl priekšā. Viens brauc un brauc Sānslīdē, turklāt jānoturās viņam iespējami tuvu aizmugurē. Šobrīd Vilnis Tilts priekšā, Vents Pečāks aiz viņa un tālu atpalīdzis. Turklāt sākumā vēl arī pazaudēja Sānslīde dažos līgumos. Pamatīgi ātrumu attīstīs Vilnis Tilts. Viņam arī labākais rezultāts kvalifikācijās. Viens punkts no 100 pietrūka, lai iekļūtu A-finālā. Tagad Eriks Ulas priekšā, Grau viņam noturās to aizmugurē līdz startā. Pirmajā līkumā jau ir tuvu, taču ar krietni mazāku Sānslīdi. Tagad jau Grau sāk atpalikt, to pievilc viņam klāt. Liela distances starp abiem šajā braucienā, turklāt Ulasam arī dziļākas Sānslīdes un kas būtiski vairāk domu. Tagad Esīnī pārceļam uz otru pusi un priekšā pēdējais līkums. Jānis Grēvi aizmugurē Eriks Ulas pa priekšu, gana līdzīgi abi šie braucieni. Priekšā Aleksandrs Siņīcīns, Regots viņam tuvāk nekā pirms tam Siņīcīns brauciens Golubovičs sestā labākā rezultāta īpašnieks pēc kvalifikācijas rezultātiem. Gvido Brūmers ar 11. rezultātu iegūst finālā. Tas par Francisco Pāviju. Golubovičs aiz viņām, Golubovičs krietni tālu aizbrauc. Pirmajā braucienā pamatīgi aizmuka problēma novērta. Tagad viņam jānotur Sānslīdu braucot viņam aizmugurē. Tas jau ir grūtāk. Bez Sānslīdes gandrīz visu garo līkumu izbrauc Mīgs Golubovičs. Tad Spīriņš beidzot saņemās un pievarās tuvāk aizmugurē. Gvido Brūmers pirmajā braucienā visu laiku turēs cieši aizmugurē Večakam. Večaks zaudējās šajā garajā pievilks veicot klāt, lai būtu normāla distance starp abām mašīnām. Ir jau gana tuvu aizmugurē abiem labas trajektorijas šajos līkumos. Ulas izslīd tālu ārējā mulā, Pečaks viņam tuvojas cīņa, Sānslīdes Ideālā trajektorija paliek tālu, Presela un labi cauri pēdējiem līkumam. Eriks Ulas un Vents Pečāks. Un cīņa par pēdējo pieņemu biļetes ceturtajā finālu. Atkal Matīs Skudris pret Edgāru Ozolu. Šoreiz Matīs Skudris priekšā Edgars Ozols no muguras. Labi distanci tuvās pārnāktu aizmugurē. Līdzīgi rezultāti kvalifikācijā mazāk kā punkta atšķirība pēc kvalifikācijas rezultātiem 8. un 9. labākais rezultāts viņam ir fināla dalībnieku starpā pēc kvalifikācijas braucieniem un šobrīd